Labdien! Mani sauc Jānis Dūtis. Kopš 2000. gada startēju Latvijas rallija čempionātā N4 grupā. Es pamēģināju polimēru piedevu eļojošām virsmām SX6000 ar bērzi samazinošu efektu. Par produktu pozitīvo ietekmi pārliecinājos jau pagājušajā rallija čempionātā. Šo sezonu iesaku šo produktu lietot arī citiem, kam rūp bērzes samazinājums dzinējā un transmisijas mezglos, kā arī degvielas ekonomija, līdz ar to ekoloģiju. Es pats par bērzes samazinājumu dzinējā pārliecinājos ar šo ultraskaņas instrumentu. Personīgie testi autosportā un uz ielas mašīnām apstiprināti, ka SX6000 nav saistīts ar produktiem, kas piesaucot militārās vai kosmosa tehnoloģijas, bieži vien sola rezultāts pretēji fizikas likumiem. Pārliecinoši ir arī veiktie testi RTU mašīnzinību fakultātē docenta Vitolda Šņepa vadībā. Veiktie mērījumi gan uz stenda dzinēja, gan reālos braukšanas apstākļos, gan ar SX6000 apstrādāto automašīnu universitātes eko braucienos apstiprināti. Reālais degvielas patēriņa samazinājums ir lielāks par 500%. SX6000 iedarbība tika mērīta arī ar Autotransporta inspekcijas transportu, izmantojot degvielas patēriņa mērīšanas iekārtu Supervisor. Ekonomija ir acīm redzama. Arī lielie autoparki, piemēram, Rīgas vecākais taksometra parks, ir devuši atzinumu par SX6000 lietošanas ekonomisko izdevību. Ievēroja, ka SX6000 tiek lietots arī citos autosporta veidos. Un vēl šis līdzeklis ir atrodams, piemēram, oficiālajā Toyota rezerves daļu katalogā Japānā. Apstrādājot dzinēju mezglus ar SX6000, jūs iegūstat garantēto degvielas ekonomiju vismaz 5% apmērā, kas realitātē ir lielāka. Bet pats galvenais, kas svarīgi ir man autosportā, es iegūstu dzinēju resursu palielinājumu un temperatūras samazinājumu. Līdz ar to mazāka detonācija. Jūs iegūstat komfortu par velti, jo garantētajā 80 000 km darbības laikā dzinējs ir daudz klusāks. Bet ieguldījumi vairāk kārt atmaksājas no degvielas ekonomijas un zemākām remonta izmaksām.